Nākamo dod vārdu Laurai. Tā, labvakar visiem. Tad man ir divas meitas tālmācības šajā skolā. Anna pārgāja pusotrā klasē, un Marija tagad no 1. klases mācās. Raksturojums ļoti dažāds bērniem. Anna ir ārkārtīgi zinātnēkāra, viņai viss patīk. Marijai lielākoties viss nepatīk, un viss nākas ļoti, ļoti grūti. Līdz ar to ir interesanti. Un man tagad nav skarās. Tātad, kā mēs organizējam ikdienu? Viņam ir atsevišķa mācība istaba. Abas divas mācās tajā istabā. Ir svarīgi, ka mamma vai tētis ir mājās. No rīta mums ir sportiņš. Tagad pavasarī viņas vienkārši iet ārā ar suni skraidīt. Ziemā tas bija visādi video, kur viņas kustējās. Kas ir svarīgi, man liekas, vajag forši. Kaut kas jau, man liekas, Diāna pieminēja, ka viņas pašas uztur kārtībā visu vidi, kas vienkārši es arī daudz strādāju klātienes skolās ar savām nodarbībām, un man tas ļoti nepatīk, ka visu dara apkopēji. Ja, un šeit viņām pašām viss ir jāuztur kārtībā, viss jāmazgā, jātīra. Tā ir daļa no mācību procesa. Tātad vēl mums ir stundu saraksts pie sienas visās vietās, lai viņas var orientēties kopā ar laikiem, un par šo es mēģināšu ātri, bet tas ir svarīgi. Kad viņi sāk mācīties, viss kārtībā aiziet. Vienā brīdī jūtu, ka sāk kaut kas buksēt, bērnam pirms mēneša. Un tad skolotājs saka, piemēram, kā tam arī iet pirmklasniecēm. Viņi saka, tā kā viņa strādā, tad jau iet. Ok, ko viņa dara? Tad es skatos, ka viņa skatās tur visās rozā pantēras YouTube un tur vēl kaut ko. Un tad es atklāju šo rīku, kas ir Family Link, kuras varu kontrolēt to, ko viņas dara datorā. Un es esmu uzlikusi tos saites, ja vietnes, ko viņas drīkst apmeklēt. Es esmu nobloķējusi to, ko es nevēlos, lai viņas apmeklē. Tieši tik vienkārši. Visu nobloķēt, protams, nevaru. Ja es kādā brīdī tad pačekoju, piemēram, ja viņa kaut kādu vietni dienā ir apmeklējusi 120 reizes, tas ir reāls cipars, kas ir bijis vienā dienā, tad es saprotu, ok, ja šo ir problēma, apskatos, kas tas ir un nobloķēju. Kopš es šo izdarīju, ir ļoti uzlabojušās sekmes, visu var paspēt, jo pirms tam Anna man saka, trešklasniece, ko vairs nevar paspēt. Tagad visu var paspēt. Šis ir lielisks rīks. Es ļoti no sirds iesaku, lai kontrolētu savus bērnus. Bērni ir jākontrolē. Tas ir mans viedoklis, varbūt atšķirībā no daudziem citiem vecākiem, ko es esmu dzirdējusi, bet par to nav runa. Ko es darīju, lai atbalstītu? Kā es teicu, vecākā meita man ir tik tāda, viņai viss sanāk, ir tie bērni, kam viss sanāk. Līdz ar to, pat ja viņa sāk no mācību gada vidus mācīties, viņa ļoti ātri norientējās, lai arī, man bērni ir tādi, kuriem nekad nav bijuši ne viedierīces, nekas, ne datori. Viņa ļoti ātri visu apguva. Tas bija forši. Kā jau iepriekš minēju, tātad mums ir dažādi plakāti pie sienām, lai būtu burtiņu pareizrakstīt, bet reizēķins, tas viss ir pieejams. Līdz ar to man ārkārtīgs tāds atbalsts nebija nepieciešams, lai es to sniedzu. Un tādas skolāni iegūmas un izaugsme. Un tas ir tāds diskutabls, jo es uzskatu, ka vecākiem ir jābūt autoritātei. Es nosaku, kas ir viņa iegūms un kas ir viņa izaugsme. Nevis, ka es prasīšu, kā tu jūties, vai tu gribi tur vai šur mācīties. Zin kā, nē. Nav jau tā, ka es pilnīgi tikai pasaku, ko vajag, ko nevajag, bet es varu novērtēt. Un ja viņi saka, man tur gribētos varbūt tajā skolā, zin kā, nē, draudziņi, ja tie iepriekš kliedzi vakaros, tas ir reāli. Man trešklasniece, tajā otrklasniece, tajā brīdī viņa man pa naktīm kliedza, un tajā brīdī es sapratu, ka ir problēma. Ne jau problēma ar mācībām, problēma ar emocijām. Tas, ka viņai ir grūti skolā, viņai viss sanāk, bet tas ir viss ļoti, ļoti grūti. Un visi pulciņi. Un, viņa visās mūzikas skolās, sporta skolās iet, un bišķi atkāpšos no tēmas, bet atceros to vienu vakaru, viņa 8:30 man vaida. Viņa saka, mamma, es negribu spēlēt flautu. Un, es saprotu, es arī negribētu 8:30 spēlēt flautu. Un tas man arī bija tāds pagrieziena punkts tieši šis vakars. Es domāju, bļāviens, kas tas ir? Kāpēc viņa nevar apgūt instrumentu normālā laikā? Un tagad viņa apgūs normālā laikā 12 dienā, spēlē savu flautu. Tādi iegūmi, pa naktīm vairs nekliedz. Es esmu mājās, to, ko jau iepriekš minēju, tas, ka ir tās kopīgās pusdienas, sarunas, vērtības. Tā kaut kā. Man nav liela pieredze, kā es saku, pusotrs gads šajā skolā.
skola nav ideāla, bet kura gan ir. Bet šis ir labākā izvēle mums šobrīd, es tā uzskatu. Viss. Paldies. Ok, paldies, paldies. Es te klausos tos mammas un saprotu, ka viņas ir ar stāžu un pedagogi un tā tālāk. Es laikam sev uzskatītu par parastu mammu. Jā, es ielicu pēdējā vagonā, var teikt, un es tā ātri gatavojos. Un, mēs arī esam no pašiem pirmsākumiem līdz ar skolas dibināšanu. Un šobrīd ir 10. klase. Mēs laikam esam jau lieli. Un teikšu tā, tajos juku laikos viss tas sākums bija. Var mani dzirdēt, vai ne taču? Jā, vismaz. Un viss tas haoss skolā, un tad nāca šis piedāvājums, ka dibinās tāda skola, un būs viss tas pats. Kā notiek tur attālināti, neattālināti parastajā skolā, te būs visu laiku tev attālināti. Tas ir kā patīk, nebūs jāskrien agri no rīta uz skolu, kaut gan tur 10 minūtes līdz skolai mums ir. Bet, it kā ar bērnu izrunājām, viņš saka, jā, kad nepatīk tā lēkāšana, te uz skolu, te nav uz skolu, te mājās sēdē. Un tā mēs startējām. Bet bija mums noruna, ja mēs startējam, tad mēs arī te mācamies. Un nelēkājam šurpu turpu, tagad es vairs negribu, pirmās grūtības eju atpakaļ uz skolu parasto. Šī bija stingra nostāja īstenībā. Ka pirmajām grūtībām mēs nepakļaujamies, bet turpinam, ejam tam visam pāri. No manis tas prasīja milzīgu pacietību, teikšu, kā ir, apņēmību, uzticēšanos bērnam, ka viņš to spēs, ka viņš to var izdarīt. Daudz laika pavadīju vienkārši blakus, kopā, turpat vienkārši esot blakus. Viņš saka, tad nejūtās tik vientuļi. Jā. Un tad mēs dažreiz arī kopīgi meklējām arī jau dažreiz arī, protams, tos risinājumus un dažreiz arī tos temats meklējot arī kaut kādas atmiņas, kaut kādi joki radās, un tad radās arī temats par tam projektam, kas bija uzdots uzdevumam. Jā. Un par tām motivācijām, tās mums īstenībā bija nepieciešamas, jo līdztekus bija arī mākslas skolu, ko pabeidzām 2. gadā, jā. Kurš ten mācījāmies ar izcilību pabeidz mākslas skolu un arī mācījās attālināt mākslas skolu, kad varēja iet jau gala darbu jau veikt, iet uz skolu, bet pabeidz attālināt, tāpat kā šajā skolā mācījās. Bet runājot par motivācijām, mēs izmantojām par katru saņemto atzīmi, kas ir 8 un augstāk, kad saņēma 50 centu naudas vērtējumu. Tā viņam bija milzīga motivācija, jo tad bija saruna, noruna, kad to naudiņu pēc tam varēs izmantot savām vajadzībām. Protams, par cik dators ir darba instruments, tad tam tika tur pirkta labāka pele, darbam tad paliknītis, paklājiņš savai ērtībai. Tādas lietas. Krēslu uzdāvinājām. Tas, katru dienu tev jāsēž, tas ir milzīga vajadzība īstenībā. Ja mums arī bērns jaunākais mācās 10. klasē, tagad jau viņam ir arī vecākais brālis un māsa, kuriem ir jau 34, 5 gadi. Precīzi, bet uzreiz nepateikšu tā. Tad, kas vēl gribētu teikt. Ikdienas skolā, kad mācījās viņš, es teikšu, parastajā, pierastajā skolā,
domu biedru. Tur mēs arī pārcēlāmies uz jaunu dzīvesvietu, mainījām, un tāpēc tur arī īpaši kaut kā tā viņa klase bija tādi no kopš bērndārza laikiem jau, un tagad viņš kā ienāca tajā parastajā skolā, nu tāds tā kā atstumtais nedaudz jutās. Un domu biedrs tā īsti neatrada, un tāpēc no tās skolas arī nemaz tik ar lielām sāpēm nešķīrās, var teikt. Bet šobrīd ir tās konsultācijas, par ko bija sākumā, kad iestājāmies aiz skolā, ka konsultācijas nevajadzēs, es taču nerunāšu viņās, ja? Nu, tagad ir konsultācijās piedalās un pat pārsniedz tos laikus, ja, un lielākais runātājs atrisina visus jautājumus, visus uzdevumus. Teikšu, mana piesaiste šobrīd vairs nav vajadzīga. Visu pats organizē, pats liek modinātāju, pats saplāno savu dienas režīmu, ja? Cik un ko gribēs attiecīgā nedēļā izmācīties. Nu, tur es piekrītu, jo lielāks bērns, jo vairāk tiek pats ar visu galā, laikam. Es laikam saķertu galvu, ja man būtu mazs bērns tālmācībā. Nu jā, un ko tas dod? Tas dod, to, ka viņš, es vēl kaut kādu domu gribēju teikt gan. Nu jā, par šito vēl par to motivāciju arī, ko es izlaidu, kad mēs tās naudiņas dažas bija, bet arī ne tikai, bet arī mēs kopīgi kaut ko mēdzām pagatavot, motivējoši, jā, bija izpildīts grūts darbs, un ar veiksmīgi, jā, ar atzinību, un tad mēs kaut ko labi pagatavojām kopīgi, garšīgi kaut ko, vai devāmies pastaigās, vai kaut kādos izbraucienos arī. Viss šis īstenībā ir uzticēšanos bērnam, ka viņš to spēj ar sarunu, ar mīlestību. Un principā, laikam, ir arī svarīgi, ka bērnā pašā ir iekšā tas moments uzdot to izpildīt, neatstāt, neiekavēt uz nākošo mēnesi, neatlikt. Ja tik un tā tas būs viss jāizpilda. Tā varētu teikt. Un šobrīd Emīls bērns mācās budžeta grupā, tā kā es esmu gandarīta un priecīga par ieguldīto laiku, kas tika veltīts. Un šobrīd jau viņam ir pašam savu motivāciju. Atkal šo pašu paveikt budžeta grupu. Var teikt, tik budžeta grupā ar attieksmi pret mācībām, pats ar savu sirdsapziņu, var teikt, to visu dara. Un tā ir tā brīvā izvēle, tas ritmis sava, ko viņš ir ieguvis, ja? Pats savu ritmu. Ja kaut ko negribās, kaut kas nesanāk, tiek uz sapnis, tad var citā laikā to visu izdarīt, ja? Nav tas obligātais, kad tu esi noguris un tev tik un tā tas ir, jāpadara, jāpaveic, ja? Tas mēnesis ir pietiekoši daudz laika, ja tu esi saplānojis, tad visu var izdarīt. Jā. Tā varētu teikt, laikam, īsumā. Super, paldies. Veronika, dod vārdu tev. Principā, ko es varētu tā piebilst, labi, sāksim ar to, ka arī mums bērns ir no 1. klases mācās, tātad šobrīd ir jau 3. klasītē. Mēs esam izmēģinājuši visus variantus, tā kā tālmācības piedāvājuma šīs skolas variantus, gan paši, kad mācāmies savā ritmā, pilnībā bez tiešsaistē. Un šobrīd esam nonākuši, kad bērns piedalās pilnībā tiešsaistēs. Un tā ir viņa izvēle, tad, jo sapratām, ka viņš labāk klausa. Tad viņš tā kā uztver, kad viņam kaut kas jādara, jāpilda, viņš labāk klausa, tomēr, ja skolotāji to tā kā pasaka, nevis mēs tā kā vecāki. Un labi, lai tad viņš tā arī dara. Mēs tur skatāmies, kā tiek galā. Ir brīži, kad saprotam, ka ir kaut kas par daudz vai par lēnu.
nu, pašam iet par lēnu, nu, vai kaut kāds uzkāriens, un tad mēs saprotam, atļauju, tā kā, nu, viss miers, varam pelpot, un varam iziet savā ritmā tam cauri tai tēmai. Un, piemēram, arī, nu, jā, tas viens no lielākajiem ieguvumiem ir, ka mēs šādi varam paņemt tās tēmas, ko saprot, kad šobrīd nav organiskais viņa vecumam varbūt atbilstoši, nu, viņa tieši pašam bērnam atbilstoša tēma. Nu, piemēram, tas pats pulkstenis apgūšanas tēma. Mēs saprotam, ka mēs viņu, nu, viņš tikai ir apguvis tā, bet līdz galam mēs jūtam, ka, nu, nav aizgājis tas pulkstenis atpazīšana. Nu, kāpēc vispār jāatpazīst un kā viņi atšķirās un tā. Un tad viņš ir pats savā pulciņā izgatavojis analogo pulksteni, un tad nu, sapratis un meklējis tos laikus, kā var salikt to, nu, meklējis sakarības, respektīvi, un pats sapratis, kas viņam varētu palīdzēt apgūt to mācību. Un tas lielākais ieguvums ir tas, ka mēs varam pavilkt garumā. Nu, to bērns jau nekur nepalizudīs bez tā pulkstenes apgūšanas. Viņš to apgūs. Viņš to apgūs vienkārši šeit ir iespēja apgūt viņam to bez, teiksim, kādas konkurences vai salīdzināšanas ar citiem klases biedriem. Mēs viņu varam apgūt, nu, tikai ilgākā laika posmā. Tas ir tāds ļoti liels ieguvums, ko mēs arī redzam no skolas, nu, tā kā plusiņš. Jā, un par to motivēšanu, un vairāk ir tāda, nu, uzticēšanās viņa ritmam. Un arī tā lieta, kas mums, nu, tā mūsu ģimenē ir bijis, kad jāpiestrādā pie tā, ka viņš drīkst kļūdīties, jo ir kādreiz uztvērs tā, nu, ka viņam, nu, skolotāji saka, nu, tad viņam tur jāizpild, un ja nesanāk tik labi, tad ļoti pārdzīvo, bet šeit arī tad ir tā skola attiecīgi, ka ir tā iespēja, nu, ka nekas slikts jau nenotiek, ja tu kļūdies, un tad mēs gal galā mācāmies to, un tad mēs visi izrunājam, un nu, jā, un tad attiecīgi, ka mēs tieši tādēļ arī mācāmies soli pa solītim, un labi, ja uz kādu ir tēmu vai mācību priekšmetu ir talants vai ķēriens, bet, nu, šeit labs piemērs par mūziku, viņš, nu, man nav mūziķis, diemžēl, vai par laimi, vai, nu, tā tas vienkārši ir, bet viņiem ir viens no mīļākajiem priekšmetiem mūzikas priekšmets. Un pat cenšas dziedāt, un tas ir liels sasniegums, un ka viņš nejūtās sakautrējies vai nu, jā, nu, respektīvi, kad saprata, ka viņš nebūs mūziķis, bet viņš var apgūt, nu, vienkārši iepazīstamies ar tiem priekšmetiem, kas nav, un tas arī galvenais uzdevums. Nu, viss, un tad, jā, tā, labi. Es te mazliet lēkāju pa savām tēmām. Šobrīd viņš pats jau visu dara līdzi un seko arī daudz, respektīvi ar mūsu mazāku iesaisti. Sākotnēji, jā, bija daudz jāpasēž viņam blakus un līdzi un jāpamotivē. Šobrīd jau viņš pilda darbiņas pats. Un skatījos, kad šobrīd jau nu, vajadzīga palīdzība pie kaut kāda darba iesniegšanas tieši skolotājiem, nu, kad iesniedzam, bet seko līdzi viņš pats tam, tā ir tā patstāvība, atbildība, varbūt ir uzkāriens kaut kāds, man ir tik daudz pārbaudas darbi, mamma, kā es tikšu galā, es saku, viss, tagad, kur tu pirmo gribam soli pa solītī, nu, tā ir tā man iejaukšanās, teiksim, un nu, tad tā arī visu daram. Nu, jā, tas pozitīvākais, ko es gribētu pateikt, ka noteikti ir tā iespēja, ka varam to tēmu pavilkt garu, kamēr es saprotu, nu, viņš ir bijis tā, ka viņš izpilda to kaut kādu lietu, bet saprot, ka nav aizgājis līdz galam, pēc nedēļas tā kā neatcerās, ko tad viņš tur ir izpildījis. Nu, tā kā izdarījis, ķeksīšu pēc, bet nav īsti līdz galam izprats. Un šeit, nu, noķerot to mirkli, tu saprati, nu, mēs to varam to tēmu vēl pamuļāt savā ritmā, savā tēmā, savā
vienalga, kur mēs atrodamies, un tu jau skatos pēc pusgada, jau viņš to ir izdarījis. Tā mums bija 1. vai 2. klasītē, ar rakstīšanu, nelabprāt gribēja rakstīt rakstītiem burtiem, bet tas mums labi aizgāja. Es skatos Ziemassvētkos, paša motivācija bija rakstīt kartiņas, atradi dzējoļus, diezgan garus, rakstīja vienai otrai jomītei un iemācījies no galvas. Tas bija tā, ka wow! Un es sapratu, ka tomēr nostrādāja tā uzticēšanās, ka varbūt tik ļoti nepušo to bērnu, bet ka viņš savā ritmā ņēma un kur viss vienkārši atvērās. Un atvērās tad, kad viņam bija tas vajadzīgais. Tā ir tāda mana pieredze. Ka es saprotu, ka man ir jāuzticās bērnam, un viņam tas viņa laiks atnāks. Un, ja mēs tās tēmas ejam darbu, viņš iepazīstās, ir klātesoši gan tur tiešsaists, gan pats arī mācās, skatās savas tēmas, un tā, tad es redzu tās kā priekšrocības mūsu skolā. Grūtākais varbūt ir negatīvais, ka aizplūst tehnoloģijās, kad saprot, ir, varētu forši, kamēr tu paskatīties kādu citu lietu, tad ir uzkāriens, kad, nezinu, kādu multeni vai kaut ko tādu ir padarījis paralēli, bet tad es saprotu, ka nevis saprotu, bet izrunājām to lietu, kā tad viņš jūtās. Viņš pats saprot, ka jūtās nevisai forši un nevar koncentrēties. Tad mēs noņemam pilnīgi visas tā kā ekrānus nost. Mums jau tā jau bija ierobežots, bet tā kā jāpasako līdzi bija, tad cik daudz viņš pavada laiku pie ekrānā, un tad jāatgādina, starpbrīdī piecelties no galda, varbūt noiet nost, kaut ko izkustēties, un tajā brīdī, tad pats tagad saprats, ka viņš labi nejūtās, nevar koncentrēties, un tad viņš tā seko līdzi. Tā uzticēšanās arī mums notiek savstarpējā. Tāda augam visi kopā, darbojamies. Paldies par šo iespēju. Un tā. Paldies tev, super. Jā. Ļoti labi. Okay. Aina. Dod vārdu tev. Tātad mani skolēni šobrīd mācās 4. un 6. klasē. Un tātad mācāmies 3. gadu šajā skolā. Sākām mācīties šeit, kad bērniem bija 2. un 4. klase. Un šobrīd tātad rit jau mums 3. mācību gads šajā skolā. Mūsu sākums arī saistījās ar Covid pandēmijas laiku, kad klātienes skolās bija neregulāri, nesaprotami. Skolotāji arī cerēja visu laiku tik klātienē mācīties. Un visu mācību vielu praktiski centās izbrīvēt uz to laiku. Bet realitāte bija tāda, ka attālinātā mācībā pāris nedēļas mēs bijām tajā mācību gadā, bet pārējais laiks tāpat bija mājās. Un gribējās, lai ja ir attālināti, lai tas ir kvalitatīvi nodrošināts. Un ja ir skola tālmācībā, tad tomēr materiāli ir iepriekš sagatavoti. Un tam ar to ir rēķinājusies, ka skolēni mācīsies attālināt šo mācību materiālu un vispārējo. Sākumā mēs izvēlējāmies mājmācības režīmā, gribējām notestēt, kādas ir iespējas Izlatīs vidusskolā. Mēs sākumā bijām C klase, bet tas beidzās pēc 1. nedēļas, kad bērni nokļuva karantīnā. Skola vēl īsti nebija pat vaļā, jo skolu renovēja. Un 1. nedēļā viņi aizbrauca uz ābeļdārzu lasīt ābolus un bija autobusā kopā ar citiem bērniem, kur bija Covid šis gadījums. Rezultātā 1. nedēļā, kad nokļuva skolas telpās, iepazinās ar skolas telpām, un tajā pašā nedēļā mēs arī jau pārnācām pilnībā uz tālmācību, uz B, A klasi tajā brīdī. Jā, mums bija pilnā režīmā tiešsaistes, jo mēs sapratām, ka tātad bērni mācās tajā brīdī 2. 4. klase, ka ir nepieciešams vairāk nekā tikai mācību materiāls. Ir īpaši tam mazajiem, mēs slēdzām uzreiz jau klāt jau tās tiešsaistes. Lielākais bērns izvēlējās, kad mēs pēc tam vēlāk, mēs tur visu laiku jums tur jaucām prātu, kurā brīdī kā mums tur vajag. Un
kas mums arī tādu mazu grūdienu iedeva, ka šī skola varētu būt īstā, jo skola bija sveša. Informācijas atrast nekādas nebija tajā laikā. Tur prasījām, ir jums testa vide? Nē, mums nav testa vides, kaut kad būs. Un rezultātā man vīrs arī, nav šitie nopietni vēl kaut ko tur. Bet tas, laikam, atslēgas vārds bija Mārtiņš Gulbis no tavas klases, kur mēs bijām redzējuši šos superīgos video, kur viņš visu to rādu māca. Un tas, jā, labi, mēģinam un ejam uz to un tādā veidā. Kā mums pašiem, mēs strādājam attālināti un viss jau mums notika attālināti, jau pārtika pieveda klāt, nesaistībā ar Covid pandēmiju, jau pirms tam jau paši strādājam attālināti un visu pārējo. Bērni savukārt bērndārs laikā diezgan bieži slimoja, tieši meita vairāk slimoja. Un reāli maz apmeklēja to skolu un to bērndārzu. Un rezultāts bija tāds, ka viņa apgūja mājās tajos brīžos, kad viņa pajautāja, mamma, kas ir tas, tēti, kas ir tas, ko tu tur dari, un tā tālāk. Rezultātā mums burbuļoņa homeopātija nostrādāja uz abiem bērniem. Tajā brīdī jaunākais bērns sāka tātad šo 5-6 gadā apgūšanu, to mācību procesu, un meitai tas jau bija pēdējais gads jau bērndārzā. Un tad audzinātājs, kā tas bērns to visu māk? Savukārt puika arī tātad mācījās ne bērndārzā, viņam tāpatās mēs konstatējām brīvlaikos, tu vēl nemāki to. Paņēmām mājās, pamācījām tās pāris nedēļas, kamēr tu Ziemassvētku brīvlaikā, atgriezās no brīvlaika, bērns nāk lasīt, ja. Arī jau neapzināti jau tā pašmācība mūsu gadījumā jau bija, un jā, tad novērtējam tajos brīžos, kad tas ir vajadzīgs tieši tam bērnam. Tātad bērns, dēls tātad īsti vēl nezināja, kas ir vispār klātienes skola kā tāda, un renovācijas procesa laikā tur bija citas telpas un vispārējais pusgads kaut kur, līdz ar to viņam vēl nebija tā sajūta par skolu kā tādu vispār izveidojusies, līdz ar to viņam bija vienkāršāk izvēlēties, jā, es gribu šo tālmācību. Savukārt meitai jau bija tās klātienē iegūtās draudzenes, un tad tur bija tās diskusijas, vai gribās vai negribās. Un šobrīd ir situācija tāda, ka meita apmeklēs mākslas skolu, kur tāpatās viņa satīktos tās klātienes meitenes, un šīs te komunikācija jau viņām noteikti šajā te vidē. Kā mēs organizējam savu darbu? Tātad esam jau izmēģinājuši dažādas kombinācijas ar tiešsaistēm, bez tiešsaistēm. Tātad bērni mācījušies pilnīgi patstāvīgi, gan apmeklējuši visas tiešsaistes konsultācijas. Meitai šobrīd ir ērtākais variants mācīties pašvadītas. Viņa saka, varbūt tās aiziet paskaties rekur, tagad jaunu matemātikas skolotāju. Viņa aizgāja konsultāciju. Bet viņa pašpietiekami, viņa tiek galā ar tiem mācību materiāliem, viņai ir labāk koordinēt savus darbus tā, lai viņa var pabeigt, iet vienam priekšmetam cauri līdz pārbaudas darbam un tad ķerās pie nākamā. Viņai nav interesanti pieskaņoties kaut kādam grafikam, jo tas rada to laiku, kad nāk tie pārbaudas darbi un vairāk reizē. Jo šādā situācijā, ka viņa paņem vienu mācību priekšmetu, viņai tie pārbaudas darbi izlīdzinās vispār pa vienam visā mācību periodu laikā. Un arī ir, piemēram, pagājušā gadā mums jau bija tā, ka 1. maijā jau visi pārbaudas darbi ir nokārtoti, un tajā brīdī mēs pievērsāmies pavisam jau citai lietai, ko es mazliet vēlāk pastāstīšu vēl. Un tātad savukārt dēlam mēs konstatējam, ka labāk patīk iesaistīties tur diskusijās un tam līdzīgi. Un viņš iet uz šīm te konsultācijām. Vienbrīd viņš bija savēlējies priekšmetus, kuros ir viena konsultācija nedēļā, matemātika, latviešu valoda, ne, bet tad es viņam saku, labāk es to matemātiku, latviešu valodu arī, jo tomēr skolotāju klātbūtnē viņam arī ir vairāk dažādas lietas labāk saprotamas nekā tad, ja viņš mācītos pilnīgi patstāvīgi. Jo tad, kad bija patstāvīgi, tad arī bija kaut kādi jautājumi reizēm, kad es redzu, ka viņš nesaprot līdz galam, tad arī konkrētās lietas paskaidroju. Tā.
Tā, pašā sākumā mēs arī konstatējam saistībā ar visu to attālināto mācīšanos, ka bērniem ir problēmas ar angļu valodu. Un kaut kā mēs aizvilkām līdz tam pirmajam rudens brīvlaikam, un tajā brīdī mēs pateicām, visi tagad brīvlaiku izmantojam, lai var apgūt šo te angļu valodu tādā līmenī, lai mums ir viegli mācīties tālāk. Un jā, mēs pastiprināti paņēmām šajā brīdī to angļu valodu, un jā, tam bija rezultāts. Pēc tam bērni varēja nopietnāk mācīties, jo viņi šos te sākuma robus bija aizpildījuši tajā brīdī, kamēr citi kā atpūtās, bet mums pēc tam bija patīkamāk mācīties. Ar valodām mums vienkārši ir grūti, arī meitai problēma bija ar krievu valodu. Sākumā it kā gribējās tiešām to krievu valodu, bet sākot to valodu apgūt, viņi saprata, ka tas nav viņas un viss. Un radās interesi par vācu valodu. Un tajā brīdī, kad bērns bija nokārtojuši šos te pārbaudas darbus, jau 1. maijā, tad es teicu, ja tu līdz rudenim man apgūsi to vācu valodu daudz maz normālā līmenī, lai varētu pievienoties vācu valodai, labi. Un šajā brīdī bērnam radās tā motivācija, ka viņi pastiprināti patstāvīgi mācījās vācu valodu. Un šobrīd ir tā, ka 6. klasē viņi ir apgūsi jau 4. un 5. klases vielu, un, iespējams, vēl arī 6. klases vielu pievilksim, un 7. klasē varēs mācīties arī jau ar pārējo klasi kopā jau šo vācu valodu. Jebkurā gadījumā paldies skolai par šo iespēju, jo es saku, Helēnai, klātienes skolā tev šāda iespēja vienkārši nespīda. Jo kā var klātienes skolā kaut ko tādu norganizēt, tas ir diezgan nereāli. Šeit tas bija iespējams, jo tur bijām ne mēs vienīgie, kas vēlējās uzsākt vācu valodu no pamatiem. Tā. Tātad sākumā es vairāk sekoju līdzi, palīdzēju arī apgūt kaut kādus priekšmetus, kas bija grūtāk saprotami. Tad arī paskaidroju pēc nepieciešamības. Šobrīd bērni mācās patstāvīgi. Bērniem ir pateikts obligāti, ka ir jāmeklē svešvalodas tiešsaistes, lai mācītos pareizi runu un vispārējo klases stundu, lai nepalaistu garām svarīgākās lietas. Un sports ir izdevīgi tāpēc, ka tur var nokārtot arī pārbaudas tiešsaistes laikā, plus ir iespējas vairāk pakustēties, kas tā mācības laikā, protams, nav pārāk daudzās kustības. Sākumā es arī drukāju mācību materiālus, bet tad mums sapratām, ka arī man pašai darbā ir tā, ka ir vairāk monitoru un zinām, cik tas ir ērti, ka var vienlaicīgi strādāt uz 2 monitoriem, lai nebūtu jādrukā. Un arī bērni ir šo iespēju izmanto un raksta darbus, vai nu raksta burtnīcās, vai arī piltātā datorā, izmantojot arī otru ekrānu, vienā skatās, otrā pilda un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs vairāk mācību materiālus arī neesam šajā mācību gadā vispār neko drukājuši. Tad bērniem ir katram sava istaba. Ir periodiski, ka es viņam atļauju mācīties tajā savā istabā, tur ir vieta, kur to galdu nolikt un tam līdzīgi. Bet tad es manu arī, ka mums tā pati problēma, kā jau citiem te vecākiem bija, ka bērns pieslēdās multinītēm, vēl visu kaut kam. Ir mums arī tas pats Family Link, bet šajā situācijā pagaidām tas nestrādā, jo skolas kontam mēs nevaram pateikt, kad viņš nevarēs apmeklēt citas saites, kuras viņam ienāks prātā. Ja mēs pamainīsim šo te, ko es tagad pētu ar vīriem, tad iespējams, ka būs labāk arī šī te koordinēšana caur to Family Link, jo šobrīd to īsti nevar līdz galam realizēt. Kā bērni ātri apies šīs te iespējas, viņi sapratīs, ka no skolas konta var visu kaut ko atrast tāpat. Tātad, un ja es manu, ka ir šīs koncentrēšanās problēmas, tad vienīgais labākais risinājums ir nolikt blakus to bērnu. Tad ir blakus galda, lai viņš mācās, jo tad es redzu, ko viņš tur dara, ko viņš atver, ko neatver. Šobrīd ir situācija, ka man pašai vajag atsevišķā telpa, lai sagatavot dažādas instrukcijas, vēl kaut ko. Tad, jā, es esmu pat no tiem bērniem aizmetu uz citu telpu, bet viņi šobrīd arī ir kopā mācās, līdz ar to viņi jau ziņo. Tur nemācās, vēl kaut ko skatās multinītes mammai, viss ir skaidrs. Ja būs tāda situācija, būs problēma. Ja?
Un tādā ziņā tad mums tā kā šobrīd liekas, ka ir ok, jo kaut kādu laicību viņi patstāvīgi arī mācās tajā manā darba telpā. Tātad, kāds ir mūsu darba vietas iekārtojums bērniem? Tātad ir dators, kas arī, ko es varētu akcentēt priekš citiem vecākiem, var izmantot planšetes, telefonus, bet bieži vien ir tās pašas funkcijas, un kaut kas ir savādāk, kaut kas ne tik forši. Dators tomēr ir visērtākais priekš izmantošanas, tur arī vēl ir daudz, ko es varētu pastāstīt, saistībā ar to, kā bildēt un tam līdzīgi, kā ielikt pārbaudas darbā gan tos attēlus, gan visu pārējo, bet tas citai reizē. Tāpatās, protams, ir svarīgs internets, mums ir arī tas otrs monitors, kas mums ietaupa papīru, drukāšanas papīru kalnus, kas pēc tam stāv kaut kur, jo tas bērns to visu neizmanto. Jā, tātad mēs rakstam arī burtnīcā, pildam uzdevumus un tam līdzīgi. Tad ir mums arī pielāgojam galda augstumi, ja bērns grib, viņš arī mācīties stāvot un tam līdzīgi. Ir arī atsevišķi tāda telpa, kurā ir paklājas sporta nodarbībām, kur var vingrot un visu pārējo. Un, viss nepieciešamais ir par rokai, kas klātienes skolā ir iebāzts somā, un kas tajā dienā ir līdz, tas tur ir. Bet tā kā mājās ir iekārtot darba vieta, viņam viss ir par rokai, nav nekur tālu jāmeklē, viņš pats zina, kur viņam kas stāv. Tātad, kādi ir bērnu saskatītie plus tālmācībai? Es bērniem teicu, visi tagad uzskaidriet, kas tad jums ir tas, kas jums patīk. Nav agri jāceļas. Jā, mums ir savs režīms, ka bez 10:09 ir tātad pirmā tiešsaiste. Ir jāpieceļās laicīgi, lai nenokavētu arī tad, ja tev tā tiešsaiste nav, tā kā Helē mācās pats tā, viņai tāpatās skola sākās bez 10:09, viņai uz to ir jābūt gatavai. Lai nav tā, ka 12 pamostās, cik viņi jāsāk mācīties, Tātad, un arī tātad var pārbaudas darbus saplānot, kad vēlas pati tos pildīt. Nav jādodās uz skolu, nav jānes smagā mugursoma, nav jāpilda vakarā mājas darbi. Ir regulāras ekskursijas, biežāk nekā draudzenēm citās skolās. Tad var gadu arī pabeigt ātrāk, var izvēlēties, kuras tiešsaistes apmeklēt, un paši var plānot savu dienu, var ērti ieplānot citas aktivitātes. Tas kopumā viss, bērniem tātad arī tās primārās vienkāršās lietas, kaut vai pat agri jāceļās. Viņi negribētu 7 celties vai 6, lai dotos uz skolu, saģērbties un vispārējo. Viņiem ir ērti tā, ka var šādi. Savukārt pati tātad, ko es redzu viņos, tātad, ka viņi ir daudz patstāvīgāki, uzņemās atbildību, saplānot savu laiku. Sākumā es viņiem palīdzēju, tātad man nav dienas grāmata fiziskā viņiem nolikt papīrā, bet viņi plāno, teiksim, Excelī, viņi var saplānot savu režīmu, kad viņiem kura stunda ir. Sākumā es viņiem to rādīju priekšā, šobrīd jau plāno paši. Bērns var arī ielikt Google kalendārā visus savus atgādinājumus par mākslas skolu, lai nenokavētu savas tiešsaistes ielikt, lai neaizmirstos par kaut kādām konsultācijām. Un līdz ar to saņem paziņojums telefonos, ja gadījumā kaut kas ir piemirsies. Jo mācību procesa laikā bieži vien konstatē tā, kad ir aizrāvies ar kaut ko un attopās, cik viņi tiešsaiste jau ir sen gabalā, tad šis mums ir kā risinājums. Un tātad arī, kas nav mazsvarīgi, ir tas, kad skolēns iemācās pašvadīt mācīties, un tā var iegūt daudz ko vairāk nekā tikai gaidot no skolas programmas vispār. Jo šobrīd arī bērnam interesē, viņš mācās programmēšanu. 6. klasē var uzprogrammēt tādus darbus, ko man koledžāri bišķiņi problēmas pašai gadās, Vai gribās zīmēt ar Inkscape, viņa zīmē ar Inkscape un tā tālāk. Līdz ar to nav pat jāmeklē nekādas citas ārpus skolas nodarbības. Viņa pati jau arī māca apgūt jau kaut kādas lietas, kas viņai tiešām interesē. Tāpatās bērns, otrs dēls arī atrod Lego instrukcijas internetā, viņam ir Lego krājums, viņš izbūvē šādus tādus visādus modeļus un nav jāpērk atkal kārtējais komplekts. Līdz ar to viņi pašvadīti var mācīties, atrast informāciju un visu pārējo. Tā, tas laikam ir man viss. Paldies.
Tā, ticiet vai nē, bet es šo jūsu visu kopīgo stāstījumu sakonspektēju. Tātad, rezumējot, visiem ir nosacīts līdzības tamīs rīcībās vai rīcības modelī sākotnēji, un tas atkarīgs ir, protams, no vecuma, bet visi ir ieguldījuši laiku palīdzēt bērnam nokoordinēties, saprast, kas tiek prasīts, kādi ir tie noteikumi, kā šīs mācības īsti notikt. Un pēc tam loģiski, ka pirmais brīdis ir beidzies, iepazīšanās brīdis ir beidzies, nokoordinēšanās brīdis ir garām, tad nākamais, kas atkal visiem ir faktiski līdzīgs, ir uzticēšanās, cieņpilnā attieksme, konstruktīva kontrole un atbalsts, tad, kad nepieciešams. Nu, lūk, šīs būtu tās lietiņas, kas visiem bija reāli līdzīgas. Protams, kad izpildījums katram ir savādāks un citā formā, bet jā, tātad šie būtu vadmotīvi. Tikai paldies jums liels, baigi forši stāstījums, sanāk mums šovakar garāks, bet es arī saprotu to, ka jautājumi bija plaši, un, kā jau sākumā pieminēts, tad gribējās mums ātrāk, lai tas viss būtu tāds īsāks un vieglāk skatāms. Tanī pašā laikā mēs esam iedoši ļoti daudz informācijas visiem tiem, kas skatīsies. Ļoti daudz ir tas, ko var sajust no emocijas, ļoti daudz ir tas, kas ir nepateiktais fonā un nolasāmais arī starp rindiņām, starp citu. Tam ir milzīgs svars.